Jau vairākus gadus Cernikaus novada pašvaldība mēģinājusi panākt, lai aizsarga dambju rekonstrukcijai, kā arī citiem pasākumiem, kas mazinātu plūdu riska draudus novadā, tiktu sniegts valsts atbalsts. Šķiet, ka risinājums beidzot ir panākts. Vides ministrijai uzdots līdz 30. aprīlim apzināt pasākumu kopumu, lai īstenotu plūdu draudu novēršanu no Gaujas grīvas līdz Ādažiem. Aplēses liecina, ka aptuvenais finansējums, kas tam būtu nepieciešams, ir 1,23 miljonu latu. Atbilstoši aplūstošajām teritorijām viss Latvija ir sadalīta vairākās plūdu riska zonās. Viena zona ir tā, kur ir pilsētas, visas saliktas, 7, ja nemaldos. Tad ir nākama aktivitāte, kur ir vižņu izraisītie plūdi, tā ir aktivitāte B, kurā esam arī, vai C, atvainojos, kurā esam arī mēs. Protams, tā kā Eiropas nauda ir tik, cik ir, tad šobrīd nauda bija iedalīta tikai un vienīgi pilsētas šai te Eiropas Savienības aktivitātei, un pārējie novadi it kā ir palikuši ārpus tā, ar domu, tad, kad nauda būs, tad arī šai aktivitātei varēs. Tas ir ierobežots projektu atlases konkurss, kurā var piedalīties tātad tikai tās pilsētas vai tas, kas tur ir iezīmēts. Mūsu priekšlikums bija pārlikt mūs no šīs te zemākās aktivitātes uz nedaudz augstāko, tur, kur ir finansējums, ņemot vērā, ka pilsētas visu šo naudu nebija apguvušas. Un, ja tas tā notiks, tad pēc 30. jūnija mēs jau varēsim sniegt savu projektu pieteikumu un arī pretendēt uz šo te finansējumu. Ar aizsarga dambju rekonstrukciju saistīts lielākais darba apjoms, kas būs veicams, lai samazinātu plūdu risku. Diemžēl daudzu gadu gaitā izveidojusies situācija, kad daļu aizsarga dambju teritorijas saviem īpašumiem pievienojuši vietēji iedzīvotāji. Viņi gan atzīst, ka dambju rekonstrukcija būtu nepieciešama, taču iespēja, ka rekonstrukcijas rezultātā cietīs viņu uzbūvētie žogu un iestādītie košumkrūmi, viņus, protams, neiepriecina. Cernikaus novada būvvalde cer iespējamo konfliktu atrisināt mierīgā ceļā un sola pārliecināt iedzīvotājus par veicamo pasākumu nepieciešamību. Dambis ir uzstumts tā kā tā zemes virskārta no šīm te vietām. No pļavām vai no tām vietām, kur mums ir dārzi, ja, kur pašlaik tie abūs gabali. Tā kā tur bija tāds audzis bērs, un tas bērs bija apmēram metru augstumā uz tādas mazas zemes čupiņas. Tas nozīmē, ka tā zeme bija stumta nost apmēram metru virskārtu, visa auglīgā zeme. Ja? Līdz ar to visās šajās vietās cilvēki ir veduši un bēruši zemi, lai varētu vispār kaut ko audzēt un arī pasargāt. Jūs jūtat, ka vējš ir ļoti stiprs un galvenokārt Latvijā un arī šeit ir rietumu vai ziemeļu rietumu vēji, tad vajadzēja arī pasargāt sevi no tiem vējiem. Tātad krūmus, kurš ir augstu uzstādījis. Un tādēļ šī vieta izskatās diezgan raiba, ka iedzīvotāji mājas ir būvējuši dažādos laikos, jo vispirms abūs gabals šeit piešķīra tikai kolhozniekiem, un tad, kad likvidēja kolhozu, tad piešķīra arī, protams, tiem, kuri nebija kolhoznieki. Un mājas ir būvētas dažādos laikos, un tāpēc arī žogi ir dažādi. Un tāpēc arī tas noformējums ir ļoti, ļoti dažāds. Dambi ir jārekonstruē, bet, teiksim, mums šai svītrē, kurai šie krūmi ir, ja, būtu ļoti sāpīgi, ja viņas nozāģēs. Ja mums dārzi izsals, metīs mēslas iekšā, skatīsies mūsu apzags, regulāri mūsu apzagu metāla vācēja visām no dārza. Tā kā mums tas būtu ļoti, ļoti sāpīgi. Ja var to apiet, es labprāt to palīdzētu ar idejām, es zinu, kā to var izdarīt, lai nebūtu tie krūmi jāizcērt, vai ne? Un citādi arī skats ir daudz labāks. Paskaties, ja tagad tie krūmi ir viena rinda, un tie, kas staigā pa dambu un skatās ainavu, pagriežās atpakaļ, ne jau katram mājas turētājiem ir savu tā teikt, kārtība, ja? Citam tur nav diez cik izskatīgi, un tas viss ir aiz krūmiem, to neredz, ja? Bet mēs redzam arī diezgan fundamentāls būvs. Visiem kaimiņiem, kas to ir izdarījuši, es esmu gājis un teicis, ja, mīļie, jūs mums visiem darat nepatikšanas. To, ka krūmiņi ir viegls žodziņš no pinuma, ja, tas nav tik liels noziegums, bet ja jūs sākat būvēt betonu stabus un betonu sētas, ja, tās jau ir būvs, un tas ļoti nopietni mums visiem dara skādi. Ja. Man visādi tur viens teica, es piezvanīšu tam, otrs vēl kaut kā. Viņi neņēma galvā. Mūsu rīcībā jau ir instrumentāli uzmērīts robežu plāns, kurā ir skaidra un nepārprotama redzamas robeža, kas šķir īpašnieku, zemes īpašnieku un pašvaldības īpašuma daļu. Un tātad šeit ir stingri novilkta šī strīpa un redzamas būves, kuras ir ārpus šīs strīpas izbūvētas.
Un par tām tad arī pašvaldība šobrīd lems jautājumu par to, kā tālāk rīkoties ar šo būvju nojaukšanu. Ja? Protams, ka būtu ļoti pozitīvi un veiksmīgs risinājums, ja iedzīvotāji paši apzinoties to, ka ne jau tikai pierobežnieka zemes gabala aplūst, bet plūdu gadījumā tas skar visu Carnikavu, tātad tā ir visa sabiedrības ieinteresētība šo dambi rekonstruēt līdz ar to, ka iedzīvotāji paši savus būvus arī demontētu. Protams, ja tas nenotiks, tad ir nākamais solis, ir lēmums jādomā par piespiedu kārtā uz pašvaldības zemes uzbūvēto būvju demontāžu. Kaut gan šogad plūdi ir salīdzinoši mazāki. Ir teritorijas, kuras Carnikavas novadā aplūst katru gadu, kā piemēram Dzirnupas iela. Šīs ielas iedzīvotāji gan šķiet pie pavasara plūdiem ir pieraduši, un arī pašvaldības policija lūgums pēc palīdzības nav saņēmusi. Cilvēki, kas dzīvo šeit uz vietas, viņi no pašvaldības policijas puses un domas puses pirms plūdiem no mūsu puses ir apziņot. Mēs veicām tādas darbības, kā tie cilvēki, kur ir iespējams vietās, kur varētu aplūst, tika apziņoti, ka ir plūdi, un mēs izstrādājam savu veidu tādas veidlapas, kur otrā pusē arī bija, kā rīkoties plūdu gadījumā, un arī apzinājām tos cilvēkus, kam būs nepieciešama evakuācija. Nu, pieņemsim, ja tur ir kāds, kas ir uz gultas gulošs vai kas patstāvīgi nevar pārvietoties, tādēļ cilvēki no mūsu puses jau tika saulēcīgi brīdināti un tika apzināti tie, kas būs nepieciešami. Vai bija tādi, un cik daudz tādu bija, kas teica, ka viņiem būs nepieciešama evakuācija? Principā teikšu, ka lielākā daļa teica, ka mēs šeit dzīvojam katru gadu, mums tas nav nekāds jaunums, bet līdz ar to vēlmi, ka evakuēties tā konkrēti mums neizteica neviens, tādēļ mēs arī iekļāvām tur sadaļu, ka viņš varbūt uz doto brīdi nezina, vai viņam vajadzēs evakuēties. Tādēļ no mūsu puses viņi ir brīdināti un apzināti, bet viens vēl nav vērsies par lūgumu, ka viņu vajadzētu evakuēt vai sniegt kādu citu veidu palīdzību. Carnikavas novadā atrodas ļoti plašas potenciāli aplūstošās teritorijas. Jau vēsturiski šeit veidot veselu polderu sistēmu, kanālu ar slūžām un sūkņu stacijām. Diemžēl sūkņu stacijas jau sen savu laiku nokalpojušas, un arī tām steidzami nepieciešama rekonstrukcija. Ja pavasara un rudenes periodos, kad ūdens līmenis ir visaugstākais, sūkņu stacijas pārstātu darboties, šīs teritorijas neizbēgami tiktu pakļautas aplūšanai. Polderi pavisam ir 4, tad Carnikavas centra polderis, kur ir 70 hektāri, Carnikavas salas polders, 162 hektāri. Vislielākais ir Eimuru mangaļa polders, pār pa 2000 hektāri, un Laveru polders, arī 1000 hektāriem pāri. Mēs atrodamies patreiz pie Eimuru sūkņu stacijas, un tā ir viena no 4 polderu sūkņu stacijām, kas atrodas Carnikavas novadā. Jā. Un šī patreiz ir visvecākā. Jā. Viņa celta 1951. gadā, izturējusi daļēji 68. gada vētru, kad noskaloja gandrīz 2. stāvu, un kas tika pēc tam arī nojaukts. Tā kā šī visvecākā un visvairāk prasa rekonstrukcijas darbus. Paredzams, ka daļu no finansējuma, ja tāds tiks piešķirts, varētu izlietot arī jaunā aizsargdambi projektēšanai. Ir cerība, ka pēc gadiem 10 Carnikavas novada iedzīvotāji varēs teikt, ka plūdi viņiem ir vienaldzīgi, jo šo novadu tie neapdraud. Taču, lai tā notiktu, ir jāiegulda vēl vairāk miljonu latu. Jānis Galviņš, Didis Pučs, TV Spektrs.